mani dzirdī, atver savu sirdī, atver acis vaļā, nāk šai raibā barā. Vai tu mani dzirdī, atver savu sirdī, viss ir tavā varā, nāk šai raibā barā. Tēti vecais treneris, viņš mūs satika un pastāstīja par to, ka viņš tagad ko vēl ir treneris. No sākuma es negribēju, es gribu aiziet uz kādu citu sporta veidu, bet pēc tam, kad es sāku nodarboties, es saprotu, ka tas ir mans sporta veids. Pagāja jau 4 gadi, un pirmais sasniegums man bija uzreiz pēc 4 mēnešiem, kad es iekāpu laivā divnieku kausā Jelgava, kur es izcīnīju pirmo vietu. Varbūt vislielākais mans rezultāts bija 6. vietā Eiropas čempionāta pa junioriem Rumānijā, Basko pilsēta. 18 kilometri, tā bija 14 gada pasaules čempionāts maratona, kuras nostartēju un norēju pēdēji. Būs Eiropas čempionāts un pasaules čempionāts. Pasaules čempionāts būs Bulgārija un Eiropas čempionāts būtu Minska, kur es startēšu. Ļoti grūts viņš ir arī skaists, jo iziet no rīta uz ūdeni, kad ir visi tie putni, tāds klūs ūdens, ļoti skaisti airēt, bet ziema ir baigi augsti. Tāpēc, ja vien mums tā nominācija perspektīvā, ko es tev aizmirsu iedot, vēl tādu papildus balviņu bonusam. Tā kā visas cerības mums ir lielas saistās ar, kā es teicu, ne Rio, bet vēl pēc 4 gadu lielu darbs jāiet. Lai nākošā gadā mēs olimpiskajā gadā šos uzvārdus, šos pilsētu sportistus, un it sevišķi, protams, Jelgavas sportistu uzvārdus lasam, priecājamies par viņu sasniegumiem. Tas ir par mūsu, kā mūsu pilsētas sasniegumiem. Lai šai portā, lai šai cīņā jums ir veiksme, lai šai cīņā jums šīs cīņas spars ir ļoti liels un, protams, prasmes. Latvijas gada balvu sportā nominācijā Latvijas Paralimpiskās komitejas speciāla balva ieguva Edgars Bergs. Aplausi! Man priecē tas, ka joprojām mums ir tie jaunieši un juniori, kuri ir jau jaunatnes sastāvā un ir, teiksim, varbūt B sastāvā, bet mēs viņus, jo viņiem nākamās spēles, ne Rio, bet nākamās spēles būs, es ceru, viņu spēles. Un tie ir Alberts Jurčenko brīvā cīņa, Roberts Laksdiņš kano ērēšana un Kristens Krīgers BMX riteņbraukšana. Aplausi! Jaunatnes olimpiādē Grūzijā mums arī pārstāvēja jelgavnieki. Tā bija Katrīna Kārkle, Janeta Rozentāla, basketbolists, Darja Čerņikova, džudo un Vladimirs Šinkus peldēšana. Pirmajās Eiropas spēlēs Azerbaidžānā Baku piedalījās Kristens Krīgers, Denis Komars un Raitis Sinkevičs. Es gribu tomēr arī pieminēt varbūt tās tādu vērienīgu, augstu sasniegumu tādā sporta veidā, kas Latvijā nemaz nav tik populārs, un tā ir daislidošana. Un Diānas augstā izcīnītā 3. vieta, lai arī Eiropas pasaules kausa posmā ir vēl nebijis sasniegums Latvijā. Mums vairāk kā 1,3 tūkstoši piedalījās Olimpiskajā dienā, kur mums bija vingrošana. Mums bija turpat 2,5 tūkstoši cilvēku Jelgavas nakts pusmaratonā. Mums bija augsta klases sportisti, un mēs ceram, ka arī nākamgad būs vēl augstāka klases sportisti starptautiskās mēroga sacensībās, tādās kā, piemēram, Jāņa Lūša kausa izcīņa, kas jau kuro gadu notiek Jelgavā. Edgars Bergs, pielāgotais sports, invalīdu sporta rehabilitācijas klubs Cerība. Artjoms Haņevičs,
Boks, Jelgavas cīņas sporta veidu centrs. Vanesa Buldinska, BMX riteņbraukšana, Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skola. Kristēns Krīgers, BMX riteņbraukšana, bērnu jauniešu BMX sporta klubs Mītavas Kumenī. Denis Komars, peldēšana, Jelgavas specializētā peldēšanas skola. Gins Freimanis, futbols, futbola klubs Jelgava. Māra Polštēna, orientēšanās, senioru veterānu sports, orientēšanās klubs Alvis. Velta Zjatkova, orientēšanās, senioru veterānu sports, orientēšanās klubs Alvis. Igors Pinkievičs, karatē, Jelgavas karatē klubs Vidurs. Rināts Šaikulovs, sambo, Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skola. Renārs Tromka, powerliftings, Jelgavas pilsētas powerlifting sporta klubs Apollons. Andrejs Rebrovs, judo, Jelgavas judo klubs Mītava. Sasniegumi 3. vieta Baltijas līgā, 1. vieta Latvijas čempionātā. Vīriešu volejbola klubs Biolārs Jelgavā. Latvijas Olimpiskās komitejas spēcbalvas Jelgavas sporta dzīves veidotājiem. Bērnu jaunatnes sporta skolas trenerei Malijai Juksnei. Tāpat Latvijas Olimpiskās komitejas vārdā es gribētu izteikt pateicību Jelgavas specializētās peldēšanas skolas trenerei Zelmai Ozoliņai. Sporta servisu centrs trenerei Maijai Actinai. Bet mēs turpinām ar nominācijām. Vēlreiz aplausi. Un tātad otrā nominācija – 2015. gada sportiste olimpiskajos sporta veidos. Diana Nikitina, taislidošana, Jelgavas ledus sporta skolā. Un tiek sveikts Alberts Jurčenko, cīņa. Cīņa klubs Milons, 2015. gada treneris olimpiskajos sporta veidos. Un tas ir Romans Panteļejevs, taislidošanā. 2015. gada sportists neolimpiskajos sporta veidos saņem Miljana Rinkeviča, sambo, Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skola. 2015. gada treneris neolimpiskajos sporta veidos. Balvu saņēma Kims Usačevs, sambo, Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolā. Gada sportists tehniskajos sporta veidos. Balvu saņem Andris Grīnfelds, triāls, sporta klubs Agārska triāla klubs. Nominācijā 2015. gada treneris tehniskajos sporta veidos. Balvu saņem Egils Agārskijs, triāls, sporta klubs Agārska triāla klubs. Laureāta balvu par ieguldījumu sportā saņem Rihards Barons, Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolā. Rihards Barons strādā Jelgavas bērnu un jaunatnes sporta skolā par vecāko strādnieku kopš 1998. gada 12. maijā. Visus darba gadus viņa pienākums ir bijis uzturēt tehniskā kārtībā airēšanas lājās. Latvijas labākā sporta skolotāja! Es visu laiku viņus mācu, ka jānāk uz stundu ar pozitīvu noskaņu un, ja pats slikts garastāvoklis, es viņam pacelšu to garastāvoklī. Spēlējamies ar lieliem, ar maziem. Kaut kā es cenšos, lai būtu jautri, lai būtu interesanti, lai, ja man pašai patīk stunda, tad es domāju, ka viņam arī patīk. Un lielākais novērtējums, kad viņi noskan zvans stundas beigas, un viņi te skolotāji jau beidzās. Tas nozīmē, ka stunda patika, ka viņi gandarīti.